Es aizmirsu vienu lietu. Labdien, šodien ar jums esmu es Daniels. Un šodien es parādīšu jaunu tekstūru paku dažiem blokiem, ieročiem un vēl nesko. Es esmu viņus nosaucis stilīgi un paskatieties, kas tas man aizmugurē ir. Jūs atpazīstat? Tas ir mūsu mīļais stikls. Jā. Tātad mēs sāksim. Pirmais, ko mēs apskatīsim, būs... Kur mans spogulis? Atvainojiet, tā bija mana mamma. Labi, šodien mēs apskatīsim pirmo, tas būs šīs. Jūs jau noteikti sapratāt, kas tas viss ir, bet mēs tagad sāksim ar pašu vienkāršāko. Kā jūs domājat, kas ir tas pats pirmais? Kaut kas ēdams, necepjams un stāv pie gaļas. Ja jūs uzminējāt, tad uzrakstiet komentārā, bet tas ir clownfish. Es nezinu, kāpēc viņam tāds jocīgs tekstūrs. Vispār, kāpēc tik jocīgi izskatās. Oi, nē. Es netīšām uztaisīju caurumu. Ups, negribēju. Jā, un tāpēc, tā kā viņam slikts tekstūrs, mēs viņu metam ārā. Nākošais, kas būs, ir šis otrais. Tas ir Blaze Rod. Es zinu, jocīgi izskatās, bet kas tas vispār ir? Kas tas ir? Jūs to redzat? Reāli, kas tas? To pat nevar... To pat nevar aprakstīt. Tas ir... Nezinu. Kaut kas. Tāpēc šo mēs arī izmetam. Tas pagaidīsim. Viss. Tas mums vairs nav vajadzīgs. Un tagad pieejam pie nākošā. Tas būs... Jūs noteikti tagad jau atminējāt. Tas ir Gold Nugget. Kurš baigi interesanti izskatās. Jā. Tāpēc viņu mēs tikai iemetīsim. Jā, tas ir grūti. Un šī nometnīsim. Un lai stāv. Labi, es beigšu šādi filmēt un tāpēc normāli filmēšu. Es viņu paņemšu. Un tagad nolikšu, piemēram, šajā čestā. Kā redzas, šeit ir forši ieroči, vai ne? Esmu atgriezies. No kāda griezies. Un tagad mēs apskatīsim... jūs jau redzat, kā izskatās Golden Carrot, kā izskatās slime bāli. Jocīgi tāda viena acs un kaut kāda nūba mute. Jā. Un šitie te blaze, kā viņi tur, blaze powder. Tagad mēs redzam, es nezinu, kas tas varētu būt, bet tas ir nedervērt. Un tas ir pats labākais, ko vien var redzēt. Tas ir redstones. Tas ir mūsu mīļākais. Labi. Tagad pašu labāko. Pašu skaistāko un pašu foršāko. Tātad mēs aiziesim uz šejienu kaut kur. Un šeit uztaisīsim, piemēram, māju. Skaties, forši izskatās šī tāda demute. Un pēc tam uzlieku šeit.
Šeit vēl vienu bloku un tad forši. Un, kad es parādīšu katru bloku. Šāds, 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 šāds un šāds. Šitais ļoti forši izskatās, redzat? Tāds kā suns. Reāli tāds forši suns. Stātu. Ot no šejienes var... Oi. Ot no šejienes var labi redzēt, kā tas ir... Nu, apmēram, ot no šejienes var redzēt, ka tas ir normāls bloks, tikai kaut kā iespiests. Nu, un tagad pāriesim pie ieročiem. Un vispārējā. Kā redzat, es jums... Tā. Re, kur ir zelta zobens un re, kur ir diamond zobens. Tās par viņiem es kaut ko labāk pastāstīšu. Šie ir diamanti, šis ir zelts, šie ir golden apple, šie ir golden carrot, šis ir sword, pickaxe, diamond axe. Tas ir galvenais, ka zelta cirvis, bet viņš forši izskatās. Tāpēc es viņu nosaucu bunko. Man visvairāk patīk tas zelta cirvis un šitais te loks. Jā, un tad man viņš nav visspēcīgākais ierocis, bet šitais te reāli labs. Un lāpsta. Kā tad bez viņas? Un vislabākais emeraldi. Bet tagad... Kas mums te ir? Jā, es apskatīšos vienu lietu, kā izskatās koka ieroči un akmens ieroči. Jā, akmens ieroči forši. Metāla ieroči forši izskatās. Zelta arī neļoti slikti. Nav slikti, jā. Un koka zobens arī forši izskatās. Un skaties, es rekur koka, pēc tam šitā te akmens, pēc tam airona, pēc tam diamantu un tur zelta. Man tā liekas visforšāk izskatās airona un zelta. Labi, un tagad pāriesim pie šitiem te ieročiem. Un šis ir diamants. Viņš forši izskatās. Kā jūs sapratāt, rekur diamants, jā, vat šitais te apple, paga. Nu, un tagad paeksperimentēsim redstone. Varbūt es domāju, ka viņš tā arī izskatīsies, kad uzliks, bet nē, nekāda tekstūra nepamainījās. Jā, un vēl es gribu pameklēt kaut ko, kam ir... Redzat, šeit ir parkurs no stikliem, bet reāli stilīgi izskatās. Varētu šito taisīt, piemēram, mapi ilūziju. Žēl, ka nav cita tekstūra, piemēram, kādiem mobiem. Pagaidiet, es izmēģināšu, piemēram, villagers. Normāli. Chickens. Tiņas. Normāli. Labi, pamēģināsim kaut ko labāku, piemēram, magma kubs. Labi, tas nomirs. Ne. Avot, jā. Tu mirsi. Wow. To es pievākšu. Tā mirsti. To es arī pievākšu. Mirsti. To es pievākšu. Un mirsti. To arī mirsti. Un to mirsti. Un to mirsti. Nē, sīki. Tikai nesakiet, ka šeit lejā ir vēl viens. Nav. Aha, es kaut ko redzēju. Nē, es neko neredzēju. Labi, tā. Tātad pāriesim pie zobena. Viņš forši izskatās, jā, kā normāls zobens.
Labi, viņš nav normāls. Tātad šāds zobens. Pikaks izskatās kā no populāram MMOs. Viņi, kad spēlēja Lucky Bloku challenge game, viņiem bija normālas lietas, viņiem nekāds tekstūra paks. Tikai vienā brīdī viņš dabūja tieši šādu te pikaks. Reāli labs. Tikai viņam bija arī Iron pikaks un Diamond pikaks, bet viņš dabūja šito kaut kā legendary. Yeah. Oi. Es netīšām. Lūk, kā izskatās, kad ar viņu roku. Šādi izskatās, kad sit. Un rekur arī cirvis. Stilīgi izskatās, vai ne? Avot āmurs. Vispār tas ir cirvis. Tas ir mans mīļākais. Zinat, vai arī nezināt, ka ir tādi āmuri, ar kuriem, kad uzsit pa zemi, tur vienkārši aiziet tādas zemes, tāda līnija. Piemēram, jūs esat uz obsidiānu, jūs uzsitat un tur tādas melna līnija aiziet. Ķipa kāds rokas pa apakšu. Un pie kā tālāk pieesim, piemēram, loks. Šito varam noņemt. Tā un viss. Emeraldi, kā redzat, es viņus nosaucu Red Crystal, jo forši izskatās. Un loks. Oho! Ot, rekur ilūzija. Ķipa rekur ir kaut kādas līnijas. Bet nevar tikt. Vai arī labākā ilūzija pasaulē? Neizdodas. Būtu tāda forša ilūzija, ķipa kaut tu skaties, un šeit ir tādas līnijas, un tu domā, te viss ciet, blablabla, bet tad, kad tu pielido, šeit ir caurums. Un, piemēram, no šādā attāluma izskatās, ka tur vispār nekā. Man visvairāk patīk reāli. Ar viņiem es piekaušu visus. Un šovals. Labs. Un emeraldi. Jā, un es jums parādīju jauno tekstūru paku. Un šodien mēs beigsim. Tātad, ja gribat, varat arī caur MCP Master, piemēram, ielādēt tekstūru paku, jo es spēlēju uz telefonu. Uz datoru ir savādāk, bet tātad uz redzēšanos.